Labdien visiem! Šodienas tēma Jupiter tranzīts vērša zīmēm. Es Jupiter krāsās, lai būtu atbilstoši, un apskatīsim, ko šis tranzīts atnesīs globāli un katrai lagnai. Atgādinu, ka Jupiters vērša zīmē atradīsies no 1. māja 2024. gada līdz 14. maijam 2025. gadam. Jupiters tā ir garīguma planēta, tā ir gudrība un tieši skolotāja mūsu dzīvē. Jupiters tiek uzskatīts arī par finanšu un diezgan labvēlīgu planētu natālajā kartē. Ģimenes sistēmā Jupiters atbild par bērniem un par vīru sievietes horoskopā. Vērsis tā ir stabilitāte. Tas ir komforts, ērtības, tradīcijas, uzturs un arī finanses, respektīvi visu, ko mēs varam pataustīt un izbaudīt. Saliekot šo informāciju kopā, varētu šķist, ka viss, nauda nāks, uztur tēmas būs aktuāls, ģimenes vērtības tēmas būs aktuāls, bet ne visiem tas tā būs. Katrai lagnai ir savas pozīcijas un katram cilvēkam ir sava natālā karte. Ja jums ir zināšanas astroloģijā, apskatiet, kur atrodas jūsu natālais Jupiters, kādā zīmē, kādā mājā, ar kādiem aspektiem un kombinācijām, jo tas iedos vēl lielāku izpratni par to, ko atnesīs šis konkrētais tranzīts. Ja zināšanu nav, neuztraucieties, iziesim cauri bāzes tādam aprakstam, bet neaizmirstat, ka tas var atspēlēties dažādos veidos un lielākā, mazākā mērogā. Ko šis tranzīts atnesīs globāli? Kā jau teicu, vērsis tā ir tradicionāla zīme, tas ir komforts, tās ir zināmas vērtības, un Jupiters tā ir ģimenes sistēma. Līdz ar to saliekot to kopā, mēs varam pieļaut, ka vēl vairāk tiks aktualizēta tēma par ģimenes vērtībām, par to, kas ir tradicionāls, kāda ir sieva, kāda ir ģimene, kāds ir vīrs, kādas ir tradīcijas. Šīs tēmas varētu aktualizēties vēl vairāk un par to var tikt diskutēts skaļāk. Bet atkal jāskatās, kā tas realizēsies katrā valstī. To jau dara mundānā astroloģija. Nākamā lieta, ko šis tranzīts varētu atnest, ir vēlme pēc praktiskām zināšanām. Tātad mums ir ļoti daudz teorijas, bet mēs to gribam beidzot pielietot praksā. Mēs beidzot gribam saprast, kas ir vajadzīgs, kas strādā, kas nestrādā. Es esmu kaut kur ieguldījis naudu, tagad es gribu ar to strādāt. Līdz ar to, ja jums ir kādas zināšanas, kuras kaut kur stāv skapītī, un jums šķiet, man jau tās nevajadzēs, šis ir fantastisks laiks, lai pie tām atgrieztos un izmēģinātu praksē. Tāpat tās finanšu tēma būs mega aktuāla. Tas nozīmē, ka cilvēks sāks domāt par to, no kurienes nāk nauda, kur tā iet, varbūt kā to ieguldīt, investēt, ko nopirkt, ko pārdot. Daudz tēmas pār un ap naudu, un tas ir normāli. Kā tieši tas realizēsies un kādās tēmās mēs apskatīsim katrai lagnai. Jāmin, kā pirmos tranzīta rezultātus mēs sāksim just no māja vidus, kad Saule ar Venēru ieies vērša zīmē, un šīs enerģijas būs ļoti izteikts. Venēra ir vērša vadītāja planēta, tas ir skaistums, komforts, radošums, un Jupiters tā ir gudrība. Tāpēc jāpiemina, ka šī tranzīta laikā var būt nedaudz aizmiglots prāts par mūsu vēlmēm, par to, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Visa vasara būs izteikti aktīva tranzīta tēmā, jo Jupiters šeit parādīs jūsu apslēptākās vēlmes un jūsu iespējas. Sākot no oktobra Jupiters iet retrogrāda kustībā, kas nozīmē, ka mēs atkal atgriezīsimies pie kaut kādām sen aizmirstām lietām. Iespējams pie tā, ko jūs nepabeidzāt 12 gadus atpakaļ, jo Jupiters vienai zīmei cauri iziet aptuveni gada laikā. Tas nozīmē, ka pirms 12 gadiem, 2012. 2013. gads, Jupiters atradās vērša zīmē. Apdomājiet, kas ar jums tad notika? Kas bija lietas, kuras jūs nepabeidzāt? Iespējams, ka tās atkal atnāks un būs jārisina. Bet principā vasara ir ļoti aktīva, lai sajustu šīs tranzīta iespējas un ņemtu visu, kas nāk. Izjūtiet sevi, ieklausieties sevi un riskējiet. Bet riskējiet ļoti apdomāti. Tagad ķeramies klāt katras lagnas tranzītam un ko tas varētu atnest. Jūs varat apskatīt arī savu mēnesi zīmi, bet atceramies, ka mēnesis tas ir emocionālais stāvoklis, un to jūs nejutīsiet fiziskajā plānā. Vairāk es iesaku koncentrēties uz lagnas aprakstu, un tad mēnesi zīmi varat ieklausīties kaut kur fonā, ka tas būs jūsu domu līmenī. Tomēr fiziskais plāns mums iet priekšā. Kā arī ir svarīgi saprast, ka katrs šis apraksts ir vispārējs. Jums ir sava natālā karte, jums ir savas konkrētās īpašības, un šīs kombinācijas liekas kopā. Tā kā mēs šeit nevaram apskatīt visu, dodu jums nelielus ceļa vārdus.
Ja jūsu lagna ir auns, tad Jupiters jums atradīsies 2. mājā. Tas ir viss par un ap finansēm, par to, no kurienes nāk, kur iet iespējama finanšu izaugsme. Ļoti svarīgi pievērsties uzturu tēmai, lai nesanāk tā, ka jūs vienkārši sākat ēst visu, ko gribas ēst. Esat uzmanīgi, Jupiters tomēr ir paplašinošā planēta. Tāpat tās var aktualizēties vispār un ap jūsu ģimenes tēmu, un ģimene tie ir vecāki un vecvecāki. Tātad tie, no kuriem es nāku. Ja gribat uzlabot attiecības, ja gribat viņiem palīdzēt satikt jebko par un ap ģimenes un ģimenes tradīcijas tēmām, visam jums būs iespējas un visam būs laiks. Atgādinu, ka Jupiters ir lēna planēta, tāpēc negaidiet šeit ātrus rezultātus. Ja iespējas nāks, ņemam tās, baudam un ejam uz priekšu. Ja jūsu lagna ir Vērsis, tad Jupiters atradīsies jūsu 1. mājā. Un te nu gan ir jāsaka, jūsu ķermenis uzreiz rādīs, vai jūs esat savā vietā vai nē. Kā es teicu, Jupiters ir paplašinošā planēta, un Vērši var sagaidīt svara pieaugumu, izskata maiņas, ja jūs nesat savā vietā. Ķermenis ar jums runā. Ja esat savā vietā, savā virzienā, tad ķermenis būs pateicīgs, veselīgs. Ja sākat just, ka ir problēmas ar imunitāti, ir problēmas ar svaru, uzdodiet savu jautājumu, kur es atrodos, vai man ir pareizie cilvēki apkārt, vai man nepietrūks kādas zināšanas, vai tā ir mana karjera, vai tā ir mana ģimene, vai tie ir mani īstie draugi. Nu, te var būt daudz dažādas tēmas saistībā ar jums kā personību, ar jūsu ego, bet ķermenis ar jums runā. To neaizmirstiet. Jums ir fantastisks laiks, lai attīstītu sevi kā personību un dotos tālāk dzīvē jau ar jaunām enerģijām. Ja jūsu lagna ir Dvīņi, tad Jupiters atradīsies jūsu 12. mājā. Šeit es gribētu teikt, ka Dvīņi var sevī sajust vientulības garšu, bet tas nevienmēr ir negatīvi. Jums var gribēties ieiet jogās, meditācijās, aizbraukt ceļojumos, pavadīt laiku vienam pašam, un tas jums ir vajadzīgs, jo šeit ir visa jūsu enerģija. Te var atnākt daudz jaunas idejas, te var atnākt arī ļoti daudz jaunas iespējas. Izmantojiet laiku vienatnē, nebaidieties, viss nāk tad, kad tam ir jānāk. Jāsaka vēl, ka 12. māja tā ir tēriņu māja. Nu, esat uzmanīgi ar to, ko jūs pērkat, kur ieguldat naudu. Apdomājiet 3 reizes, lai nesanāk pēc tam tā, ka esmu viens un arī bez naudas. Ja jūsu lagna ir Vēzis, tad Jupiters atradīsies jūsu 11. mājā. Un tas ir fantastisks tranzīts popularitātei, kontaktu loka paplašināšanai. Tātad autoritīvas personas, bagātākas personas, tas viss ir par un ap jums. Ejiet uz pasākumiem, meklējiet domu biedrus un ceļat savu statusu sabiedrībā. Tāpat ir iespējami dažādi bonusi no iepriekš ieguldītā darba. Atceramies, ka 11. māja ir turpinājums 10. mājai. Ja iepriekšējo tranzītu jūs pavadījāt darbā, savā aicinājumā un esot noderīgs citiem cilvēkiem, tad tranzīts 11. mājā var atnest patīkams bonusus arī finansiālā veidā. Ja jūsu lagna ir Lauva, tad Jupiters atradīsies jūsu 10. mājā. Un šeit ir iespējams statusa maiņa, statusa izaugsmes. Varbūt pilnībā nomainīsiet to, ko jūs darat, jo jūs atradīsiet, kas jums patīk. Ir ļoti, ļoti daudz tēmu par un ap karjeru, un to visu vajag izmantot. Respektīvi tāds darbaholismu periods. Bet neaizmirstat, kaut kur fonā jums skanēs mājas tēma, jo 10. mājai pretī atrodas 4. māja, tā ir mana ģimene, tas ir mans nekustamais īpašums. Līdz ar to neaizmirstat pavadīt laiku arī ar ģimeni, atrast resursu tam, bet karjera ir jūsu galvenā tēma. Ja jūsu lagna ir Jaunava, tad Jupiters atradīsies jūsu 9. mājā, un šī tēma ir tētis. Ja gribat atrisināt attiecības ar tēti, gribat vairāk laika pavadīt ar viņu, palīdzēt, atrast tēti varbūt, tad Jupiters stāvēs jums klāt un to visu varēs izdarīt. 9. māja vispār klasiski skaitās kā veiksmes māja. Tas nozīmē, ka var kaut kādā veidā palielināties veiksme. Nu, jums visu laiku likās kaut kāda melnā strīpa, tīpaši, kad Jupiters 8. mājā var likties, ka kaut kā līdz galam nesnāk. Ieejot Jupiteram 9. mājā, var šķist, man beidzot atnāca iespējas, beidzot sanāca, izdevās. Es to jums arī novēlu. Bet Jupiters 9. mājā vēl pieprasa mācīties. Noteikti attīstaties, ceļojiet un paplašinat savu redzes loku. Ja jūsu lagna ir Svari, tad Jupiters atradīsies jūsu 8. mājā. Un šeit ir daudz
tēmas saistībā ar ezotēriku, astroloģiju, seksu, vispār un ap mistisko un klusēto. Jūs varat sākt mācīties, jūs varat vairāk sākt šīs tēmas interesēt. Tas ir normāli, ejiet šajās vēlmēs, jo varat atklāt arī kaut ko jaunu par sevi. 8. māja klasiski ir arī mantojuma, tā ir kaut kāda negaidīta nauda, līdz ar to varbūt uzvaru loterijām, varbūt tiešām atnāk kāds sponsors. Iespējams, ka jūsu partnerim palielinās finanšu plāns. Tas nozīmē, ka palielinās alga, atnāk arī kaut kādas iespējas, bonusi, un pēc tam partneris jums arī šo naudu vai kaut kādas savu veidu dāvanas resursus dod. Tā kā patīkamas tranzīts, ja mēs spējam uz to tā paskatīties. Ja jūsu lagna ir Skorpions, tad Jupiters atradīsies jūsu 7. mājā, un tas ir viss par un ap attiecībām, ne tikai romantiskajām, bet arī biznesa. Ja jūs jau esat attiecībās, tad tā var būt pārējai jaunā līmenī. Laulība, bildinājums, vienalga, kas kuram aktuāls, bet kaut kāda transformācija. Parasti Jupiters nes pozitīvus rezultātus tieši attiecību tēmā. Ja jūs esat viens bez romantiskās pusītes, tad ir iespējams to atrast un pat izveidot kaut kādu nopietnu savienību. Ja jūs esat biznesa partneri meklējumos, arī šeit viss saka, var izdoties. Bet atceramies, mums ir natālās pozīcijas un var būt dažādi gadījumi. Respektīvi, Skorpioniem viss ir par un ap attiecībām, bet ļoti uzmanīgi. Nepaliekat atkarīgi no partnera. Tā ir svarīgākā lieta, jo šis tranzīts var atnest tādu atkarību, tādu vēlmi būt visu laiku kopā, ka jūs pat nezināt, kas esmu es, kā es varu būt viens pats. Tāpēc ieklausieties savās vēlmēs, bet sadarbojieties ar partneri. Ja jūsu lagna ir strēlnieks, tad Jupiters atradīsies jūsu 6. mājā. Un šeit līdzīgi kā Aunam un Vērsim, arī jums ir jāpiedomā par savu veselību, par savu uzturu un par saviem ieradumiem. Ja jūs nesakojat savam aicinājumam, var parādīties problēmas ar veselību. Piemēram, iesnas, kakla sāpes, dažādi veidi, varbūt alerģijas, sekojiet un noteikti pārbaudaties, ja jums ir kādas sūdzības. Principā 6. māja liecina par to, ka var atrisināties kredīti jautājumi, var atrisināties kaut kādas tiesas prāvas, ja jums tādas ir. Un tāpat tās 6. māja liecina par palīdzību citiem cilvēkiem. Varbūt jūs beidzot sapratīsiet, ar ko jūs esat noderīgi un varēsiet iet pie citiem. Ja jūsu lagna ir mežās, tad Jupiters atradīsies jūsu 5. mājā, un 5. māja arī ir klasiskā veiksmes māja. Tā stāsta par bērniem, tāpēc varbūt kāda mežāze sagaida ģimenes pieaugums vai tēmas par un ap bērniem. Sen domājāt, ka negribat, tagad izdomājat, ka tomēr gribat. Tāpat tā ir romantikas māja. Var gribēties vairāk pavadīt laiku kopā ar partneri, ieviest kaut kādas jaunas tradīcijas, kaut kādas jaunas randiņu pieredzes, bet arī esat uzmanīgi, ja esat vieni paši, padomājiet, vai man ir jātieks ar vairākiem partneriem vienlaicīgi. Šeit katrs jau pats zina, ko viņam labāk darīt. 5. māja ir radošums, tie ir jauni projekti, tā kā ja jums ir kādas idejas, kuras jūs gribat realizēt, tam visam šeit būs resursi, un ja gribat kaut ko pamācīties, noteikti vajag. Ja jūsu lagna ir ūdensvīrs, tad Jupiters atradīsies jūsu 4. mājā, un tas liecina par nekustamā un kustamā īpašuma transformāciju. Jā, tā var būt pirkšana, tā var būt pārdošana, tas var būt remonts, kaut kas saistībā ar nekustamo īpašumu un transportu var jums aktivizēties. Noteikti ieklausieties, un jums būs enerģija visam tam. Varbūt jūs sen gribējāt uztaisīt remontu, nesanāca laika, tagad būs. Tāpat 4. māja, tā ir mammas tēma. Ja gribat risināt attiecības ar mammu, kaut kādā veidā palīdzēt, tad droši dariet. Un 4. māja ir ģimene, kuru veidoju es pats. Tie ir mani bērni, tas ir mans partneris. Līdz ar to vairāk vēlmes būt kopā ar viņiem, transformēt šo pieredzi. Tāds ģimenisks laiks, teiksim tā. Un ja jūsu lagna ir zivis, tad Jupiters atradīsies jūsu 3. mājā. 3. māja tā ir komunikācija, tie ir hobiji, tās ir jaunas paziņas un jaunākie brāļi un māsas. Ja jums gribas izmēģināt pilnīgi neparastas lietas, iet dažādās grupās ar cilvēkiem, ejiet un darat. Jo vairāk aktivitātes, jo vairāk jaunu kontaktu. Zivis ļoti daudz domā, ļoti daudz komunicē, tāpēc šeit visa šī enerģija ir jāiegūst, lai sevi izceltu jaunā līmenī. 3. māja ir arī gribas spēks. Ja jūs būsiet sabiedriski un stāstīsiet par sevi, te noteikti būs
rezultāts. Tāpat, ja jums ir jaunākie brāļi māsas, gribat kaut kādā veidā transformēt ar tiem attiecības, arī šeit visu var darīt. Nu, ko mēs esam izgājuši cauri visām lagnām? Es novēlu, lai šis Jupiter tranzīts jums atnes daudz veiksmes, naudas un baudas, bet atceramies, ka viss ir tikai mūsu rokās. Ja mēs gaidām maģiskas dāvanas no kosmosa, neko nedarot, rezultāta nebūs. Ejam, ieklausamies sevi un viss izdosies. Lai veiksmīgs šis laiks un tiekamies citu reizi.